Sveiki, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji! Ir klāt pieķerts sportojot 2. epizode. Mūsu grafiks ir gana saspringts, tāpēc netērēsim laiku velti un dosim zaļo gaismu jau tagad. Pieķerts sportojot turpina izaicināt sporta pasauli. Un mēs atradām ko jaunu, kas iepatiksies arī jums. This is an 11 Thoughts production. Sveiciens jūs mājās, sporta draugi! Ziema atkāpties vēl negrasās, un tam arī nav jānotiek, jo vēl ir tikai februāris pašā sākumā. Un ziemas prieku baudīšanai vēl laika ir atliku likām. Un te vietā ir pavisam vienkārši jautājums. Kas tas ir? Jā, nu tas ir ziemas ritenis, dēļu ritenis, jeb angliski boardbike. Un atbilstoši arī iepatikās tas kā brenda nosaukums, kur varētu virzīt tālāk, un mūsu logo astotnieks virsū, kas veidojās no 2 B burtiņiem – board un bike. Kā jūs vispār tikāt līdz šai idejai ražot boardbikes? Tieši tāpēc, kad pasaulē neredzam nevienu pagaidām tādu tuvu līdzinieku, Ir tādi snowskūts, ir dažādi ar slēpi apakšā un dažādi citādāki ar amīšiem. Bet gribējās tādu savu dizainiņu. Tāda atbilstoši, teiksim, šis vairāk tā kā, un tas, uz kur tu sēdi, ir kruīzerīts, tāds zemo stūrīt. Viņš pats ir augstāks bāzes, tā kā lielākam cilvēkam augumā. Šis vairāk tā jaunietim, ko pa parciņu paplosīties. Un ir arī iztīgi tāda akšu priekšējā, lai var viņu mētāt pa gaisu un mācīties trikus visādus. Kur ir tā bauda, kur ir tas kaivs boardbikā? Kaivs un bauda ir, protams, tās kombinācijas un triki daudzās iespējamās, sākot ar kājām, rokām un stūras griešanu, astes griešanu, tāpat 360 vai salto un tā tālāk. Visādi BMX triki. Vai arī vienkārša braukāšana un kārvinga baudīšana pie stūras. Boardbikiem šiem, arī tiem, kas ir līdzās, var droši likt virsū Made in Latvija, ražots Latvijā. Jā, ražots pilnībā Latvijā, ar rokām taisīts, pašu dizainēts un lolots. Protams, šobrīd ir ziema un ir katru dienu jābūt uz kalnu un esam arī tā kā izdomājuši tādu kā skoliņu, Bike Skills School, kur cilvēki var nākt pieteikties, pamācīties, braukt ar šo boardbike, iznomāt viņu, viņš mums jāpērk nav, un saprast, kāds viņš varētu viņam atkal būt un kādu viņš savu speciālo gribētu. To var izveidot arī individuāli tādu spec modelīti, kā arī pasūtīt 10 vai 20, tad, teiksim, kāds varbūt pie mājas grib trasīt, uzbūvēt, patrenēties pa ziemu, pabraukāties, vai miksists, teiksim, uztais savu sniegu, trasīt, un tā kaut kā. Kur meklēt to informāciju? Vai nu Facebookā boardbikes, vai nu internetā boardbikes.com. Ir kaut kāda informācija, sazināties, sameklēt telefonus, jo tā kā var, un mēģinām pamazām attīstīt un bīdīt, virzīt to visu uz priekšu. Boardbike kultūru veido citi braucēji, citi snowboardisti, un man līdzās ir arī šādi cilvēki, kur ir ar boardbike laikam jau uz tu. Ir diezgan. Vispār brauc jau kaut kādu 6. sezonu varētu būt. Pirmais arī bija pašu taisītais aparāts. Man bija tāds sapnis, ka varētu kaut kad tikt uz kalnu tā, ka ir daudziem tāds, kad reāli kopā braukt var un sacensības un viss pārējais. Vienkārši baudīt jautrību.
Un pagājuši gadu, jā, sanāca sapazīties ar visu kompāniju, un pirmā braukāšanās bija vienkārši izcila. Āķis lupā. Āķis lupā. Ankurs mugurā. Cik pats redzi, cik tālu ir attīstījusies boardbike kultūra? Nu, pamazām. Vēl ir jāaug. Ir kur augt katrā ziņā. Cik pašam bija viegli grūti pierast pie boardbike, iemācīties braukt ar viņu? Iemācījos vispār tā, kad es sāku tā, kad es uzbūvēju trampolīnu aiz līkumu. Lai noturētu uz kants reāli, lai gribās tā uzlikt. Un tad gāja uz kants, līdz iemācījās viņu savākt un visu, un tad sāku lēkāt pa tramčikiem jau. Principā tu sāki no otrā gala, jā? Nu, lēkāji un tikai tad sāki braukt. Jā, ir jau savu gadu ar to mazo bērnu ritenīti nobraukāt, tā kā BMX, un šitais jau ir tā kā turpinājums tam visam. Ar ko ir vieglāk vasarā, ar BMX vai ziemā ar boardbike? Nu, ja ilgi brauc ar boardbike, viegli varbūt braukt ar boardbike, bet ar velosipēdu vasarā ir biežāk brauks, tā kā ar velosipēdu vieglāk braukt. Čau! Man sauc Dino, un jūs skatāties Pieķerti sportojot. Tiksimies uz kalna! Lēkšana ar slēpēm jau vairākus gadu desmitus Latvijā uzskatāms par ekstravagantu sporta veidu. Kāpēc tā? To mēs devāmies noskaidrot pie Modra Krūzes. Cilvēks, kurš savas tradīcijas un iegūtās zināšanas nodod jaunajai paaudzei. Labvakar! Labvakar! Īsumā izstāstiet, kāds ir jūsu ceļš uz šo sporta veidu, kā tas viss sākās? Uz to tramplīnu liekšanu tas jau ir ļoti sen. Tas ir tā 60. gadi, jā. 60. gadu sākums, kad es pats tā jau kaut cik sāku saprast, kas tā tramplīna liekšana ir. Mums pie vidusskolas tika uzcelts tramplīns. Neliels tāds 20 metrīgs jaudīgs, un tad jau kā visiem puikām tas jau bija tāds vīrišķības pārbaudījums. Pamazām no jauniešiem tad līdz vīriešu pieaugušo izlasējas tur padarbojos. Es ar tramplīnu liekšanu nodarbojos līdz 71. gadam, kur līdz tam laikam es arī biju Latvijas izlasē. Man tur visādi, kā teikt, ģimenes apstākļu dēļ, tad es biju spiests beigt to sporta veidu. Ja, un 2006. gadā mēs sapulcējamies Siguldā. Un, kā teikt, visi spriedām un gudri runājām. Un, lielākā daļa bija par, ka vajadzētu Latvijā atjaunot šo sporta veidu. Nākošajā gadā es nodibināju pats sev te klubu Ogrē, jo izbraukāt arī es nevaru tur tik bieži, un mani audzēkņi, kas te ir uz turieni, ja, tad es nolēmu, ka vajadzēs Ogrē visu to atsevišķi taisīt. Principā šobrīd jūs varat lepoties ar to, ka šis ir vienīgais lēkšanas ar slēpēm objekts Latvijā. Jā, pašlaik tā ir. Man tāds jautājums par personību jūs kā tādu. Kur slēpjas tas entuziasms? No kurienes nāk tā enerģija saglabāt šo sporta veidu?
Nu, viņš man, kā teikt, bija ļoti tūs tas sporta veids. Nu, es domāju, tāpēc man gribējās viņu saglabāt un cīnamies, kā teikt, kā varam. Paaicināju mazmeitu padarboties, nu tā, joka pēc, var teikt, no sākuma. Ja? Pēc tam izvērtās, ka viņai ir talants, viņai ir, kā teikt, liels gribas spēks. Un tā mēs viņu diezgan labā līmenī izaudzināju. Jautājums arī par to nākotni, par to cerību, tā kā ieraudzīt Olimpiskajās spēlēs. Jā, mēs ceram, mēs ejam uz to. Mums ir tādi mērķi. Nu, tuvojamies pamazām, ja. Gribētos, lai būtu bāze, teiksim, līdzekļi vairāk, ja. Jo tagad viņai, tas ir nākošās ir pēc 3 gadiem, ja, uz 18. gadu mēs ceram, kad Šarlotē varēs piedalīties. Pirms tam būs, kā teikt, pēc 2 gadiem pasaules čempionāts sievietēm. Ceram uz tām sacensībām un tad uz olimpiādu ceram. Drošības apsvērumu dēļ mēs tramplīnlēkšanu neizmēģinājām, taču devāmies meklēt pēc pavisam citas adrenalīna devas. Motora rūkoņa, adrenalīns, asas izjūtas, sānslīdes, spolēšana, drifts un tas viss iespējams arī ziemā. Teiksiet, kur? Sporta kompleksā 333, ziemas kausa izcīņa. Te ir pulcējušies gan lietpratēji, gan arī mazāk prasmīgi braucēji. Taču visi kā viens atzīst, šī ir īstā vieta, kur pārbaudīt gan savas spējas, gan arī to, ko var izdarīt automašīna. Ko tu teiktu, pieņemsim tiem, nezinu, arī mūsu raidījumu pieķert sportojot skatītājiem, kur varbūt vēlētos izmēģināt savus spēkus trasē? Nu, ar ko viņam varbūt sākt? Ar normālu mašīnu, ko nav žēl, atlikt pēc kupenām, lai nebrauktu kaut kādu glaunu BMW vai Mercedes, kur pēc tam domā, kur buferi dabūt tā tālāk, kaut kādu normālu, tā kā Opelīts ir. Un tā, normāls riepas un jābrauc tikai. Nu, katru gonu jau skrāja savu pieredzi. Cepur noskat, visa trasa ir izdevusies un diena arī. Skaidrs, labi, veiksmi. Nav interesanti uz koplietošanas ceļu pēc tam skriet, jo šeit var izbraukties tik daudz, ka tas vienkārši nav interesanti. Tas nav nepieciešams arī. Varbūt kādreiz iepriekš, pirms autosporta, jā, tad likās, ka vajadzētu skriet un kaut ko pierādīt, bet šobrīd nē. Šeit visi, domāju, cilvēki izbraucās pieteikami daudz, lai pazustu kādu vēlmi, kaut kādus brīnumus darīt. Un otrkārt, jau, protams, arī tā pieredze, ko var trasē iegūt, tas arī noteikti domāju, ka ir tas braucējs ir pēc tam
drošāks priekš satiksmes arī. Vienmēr visi vaino tos ceļu uzturētājus. Īstenībā vajadzētu pašiem pret sevi paskatīties tā kritiskāk, kādas ir pašiem riepas, kāda mašīna un ko pats māk darīt. Un, ja arī nopērk tās vislabākās riepas, tad bieži vien pašam jau tik daudz, cik ir, cik līdz mājām un līdz darbam un uz mājām. Principā neatkarīgi no tā, esi tu amatieris, pusprofesionāls vai iesācējs, droši var braukt uz slēgto trasi. Es pat teiktu, ka vajag braukt, jo te, teiksim, var izmēģināt visu to, kas pēc tam ikdienā var gadīties. Un tad vairs tas nebūs tā kā pēkšņa situācija, kur cilvēks nezina, ko darīt. Tas jau būs jau iepriekš pamēģināts un jau skaidrs. Es tā saprotu, tev normāli tā rallija pieredze tomēr. Kaut kas bišķiņ ir, sakrājies. Un tas noder šeit braucot? Jā, ne tik daudz, cik rallija, bet agrāk brauc tos visus ziemas dauciņus, ziemas sprints, un tur jau bija sakrās diezgan vienkārši. Šobrīd tas viss ir atkal no vecajiem krājumiem jādabā ārā un jāizmanto, jo nav kāds laiks brauks pa to ziemu. Pagājuši gadu tur tā nekas daudz nebija, bet jā, šitais ir interesanti. Motora rūkoņa, benzīna smārds un adrenalīns. To visu pieķert sportojot atrada sporta kompleksā 333. Super! Diez uz kuru pusi aug sūnas, uz ziemeļiem vai dienvidiem. Kamēr es par to domāju, solītais hokeja Rīga Dinamo sižets. Labdien! Jā, mums ir problēmas tur, ir savainotie. Daudz čaļi mums izkrita, mēs joprojām esam 6 aizsargi, 12 uzbrucēji, 2 vārdsargi, mums ir pilns komplekts. Tāpēc izmantojiet to iespēju un pierādiet sev plāriem, ka jūs varat spēlēt citu lomu nekā visi iedomājas, kādu jūs esat spēlētāji. Vai, čaļi, aiziet! Mēs vajadzēja nofilmēt to rindu, nofilmējāt. Pēc tam. Ka būs bišķi mazāk, es tagad kadrā nelēju. Rinda nelēju kadrā. Cilvēkiem ir interesi, tomēr pa hoķi. Tā, jā, varam. Tā. Sandī, šī nav tava pirmā filma, bet šī ir laikam pirmā filma par sportu konkrēti, par Dinamo. Kas bija tas, kas tev deva tādu iespaidu, tādu, es nezinu, emocionālo dziņu radīt šo darbu? Es zinu, ka hokejs man pašam patīk ļoti, un puika trenējās, un man liekas, ka latviešiem arī vajag tādu asamiņu, hokejs to asamiņu iedod. Tāpēc arī man likās, ka arī atceroties savu bērnību, kad gājām, kad tēvs man ved uz sporta pili, mēs jutām līdzi Rīgas Dinamo, man likās, ka daudz nemaz nezinu to vēsturi, kāds hokejs izveidojies. Labi, tas bija padomu laiks, varbūt tas bija arī cita vēsture, kā saka, un daudz varbūt to negrib atcerēties, bet tas bija tas, no kā sākās hokejs. Un tas bija tāds zinuls, kas man lika ķerties pie šīs filmas. 2 gadus strādājām, šodien varētu redzēt. Šī, protams, nav filmas pirmizrāde. Esi noteikti redzējis jau viņu vairākas reizes. Principā, kāda tava recenzija varētu būt par šo filmu? Man ir grūti pateikt, jo tā ir filma, kas bija par manu ikdienu. Par mūsu ikdienu, kā komandas dzīvi. Man bija interesanti pašam paskatīties par vēsturi, daudz ko uzzināt, ko es pats nezināju, par pirmsākumiem Latvijas hokeju un kā tas viss attīstījās, kāda bija tā domāšana, daudzreiz pat, godīgi sakot, nedaudz smaids, iedomājieties, ja kāds skatīsies šo filmu vai kaut kādus kadrus no mūsu spēlēm pēc kaut kādiem laikiem,
cik ļoti atšķirsies tas veids, ekipējuma veids, kā slido un kā notiek tā spēle. Kā hokejists, ko tu neesi izdarījis? Daudz ko. Grūti būt pārskaitīt, ko gribētos it kā teorētiski izdarīt, bet, ja es pastos atpakaļ uz savu karjeru un visu to tā pilnā šķērsgriezumā ņem, tad būtībā man būtu grēks žēloties. Sanči, tu redzi, pazies, kādu cilvēkam iespēja nobildēties kādu rindi. Ja? Ka viņš ir tāds alks, ne alks, dzīvu leģendi. Ja? Un viņam bija pēdējā sezona. Mēs nolēmām, ka tā viena noteikti līnija būs Ozoliņa līnija un otra būs Rīgas Dinamo. Jūs zin kā, varoņus jau vajag. Lūdzu, dzīvs varoņus. I need dollars. What I need? Fucking right, say 500 euros. Woo! Thanks, Marcel. I need dollars. Pieķers sportojot vēlējās kaut uz mirkli izbaudīt hokeja atmosfēru. Un tieši tāpēc mēs devāmies uz leduskalli, lai sarīkotu kārtējās Pieķers sportojot sacensības. Un šoreiz par savu sāncens izvēlējos soļotāju Agnesi Pastari. Come with me now. Come with me now. Vairākkārtēja Latvijas čempionāta medaļniece, Londonas 2012. gada vasaras olimpisko spēļu dalībniece. Tā ir Agnese Pastara. Sveika! Sveiks! Saka, lūdzu, cik gadus tu jau esi soļošanā? Nopietni trenējos jau 10 gadus. Varētu teikt, ka soļošanā pirmā sacensības bija vēl senāk. Ko tu uzskati par savu karjeras augstāko punktu pašreiz, kas ir noticis? Principā emocionālā ziņā noteikti olimpiskās spēles. Rezultātu ziņā un tādu sasniegumu ziņā es domāju, ka visaugstākais šobrīd ir Latvijas rekords 20 km soļošanā. Pirms tam sacīja, ka tavs grafiks ir ļoti noslogots, ir treniņi. Kam tu gatavojies? Šobrīd ir tā pirms sacensību sezona, kad es krāju bāzi, tā varētu teikt, un kilometrāža ir diezgan liela. Praktiski 2 treniņi dienā ir katru dienu, un gatavojos, lai varētu vasarā kārtīgi ieguldīt darbu tieši uz rezultātu. Šobrīd pirmās sacensības plānoju marta beigās, un galvenās sacensības ir augusta beigās pasaules čempionāts. Kādas ir tavas attiecības ar citiem sporta veidiem? Esmu skrējusi arī Latvijas čempionātos un Eiropas kausos tieši skriešanā. Treniņos katru dienu sanāk skriet. Tas varētu būt tas tuvākā disciplīna. Protams, skolas laikā esmu spēlējusi visu futbolu, volejbolu un visus pārējos, kas tikai skolas programmā ir. Un pārējiem sporta veidiem pārsvarā sekoju līdzi. Un kā ir ar hokeju? Hokejs ir hokejs latviešiem. Kas ir hokejs? Tā ir galvenā spēle. Es domāju, tā visi kā visiem. Bet pašai būtu uz slidām? Slidām es vairāk esmu bijis bērnībā, tagad kaut gan dzīvoju Jogrā un tepat ir halle. Nav pārāk bieži sanācis. Kā Agnesei veiksies uz slidām ar hokeju nūju, ripu un vārtsarga pārspēšanu, to mēs noskaidrosim Pieķers sportojot bullīšu sērijā. Ja nav ripu vārtos, vajag pašam vārtos lidot, vai ne? Vai ko? Draudzīgs neizšķirts, laikam mums, ne? Paldies! Jāatrās uz kājām.
viens draudzīgs neizšķirs. Bet, nu, pat cik tu esi pieķerts sportojot viesis, mēs atdosim uzvaras laurus pilnībā tev. Un par piedalīšanos, nu, protams, arī par uzvaru pieķerts sportojot pasniedz arī balviņas pēc mirklīša. Un tātad par pirmo vietu bullīšos. Paldies, ka tu uzdrošinājies kāpt uz slidām, nomainīji ierastos apavus par nedaudz varbūt laikam nestabilākiem. Lūdzu, tā ir tev. Lai nodar saimniecībā, lai ir par atmiņu. Un par to, ka tu piedalījies hokeja spēlē kopā ar pieķerti sportojot. Šī epizode bijusi gana piesātināta. Nākamajā reizē pievērsīsimies spēka sportam. Skatieties mūs. Kur ir tā slēpošanas trase?